120 stundas apkārt. Tas šovs ir beidzies. Kā tu tagad jūties? Pietrūkst. Pietrūkst jūras, pietrūkst šūpošanās, pietrūkst ekstrēms šīs sajūtas. Vasara jau nav beigusies, vēl jau viss turpināsies. Ap citu, esoties šovā, tu ļoti daudz runāji par to, ka tev pietrūks siltums un gribas tās vasarīgās drēbes, un šeit tev laika apstākļi arī Latvijā šķiet ir beigušies. Zini, kā to laiku ir, ja? Ne jau tām drēbēm problēma, ne jau tiem laika apstākļiem problēma, vienkārši nav piemērots apģērbs, ja? Kopumā, protams, man patīk siltums un... Ja es varu izvēlēties, es, protams, izvēlētos doties uz siltām zemēm nekā varbūt slēpošana, lai gan slēpošana ļoti arī patīk. Un, jā, man skaidrs, ka būtu daudz vienkāršāk. Varbūt, jāsaka tā, mēs devāmies uz dienvidiem, un tur bija reāli augsts. Mēs palikām šeit Latvijā, piedalījāmies sacensībās, un tad beidzot varējām, kā saka, iekārt šortiņos un uzvilkt kaut ko bišķiņu vasarīgāku. Kāda rokas tev nav, tu uzzināji, un es atzīsties. Man kožļana rokās, es taču nevaru rādīt. Nē, man ir. Man bija tā, ka es sestdien no gultas reāli nevarēju izkāpt, un man vēl tenisa turnīrs bija svētdien. Un tad pirmdien bija tā, ka tā kā... Zini, es atzīšos, es redzēju, pilnīgi godīgi teikšu, redzēju pēdējās 2 sērijas, un es kaut kā iecerējis, iedomājos, ka būs tāds, latviski runājot traļi vaļi, kaut kas tāds viegls, bet tas viss izrādījās tik ļoti nopietni, un tur tās pārdomas par dzīvi, un kaut kā brīžiem pat tādas skudriņas bija atzīšos. Tu tiešām uz to visu arī brauc, tik nopietni, negribējās nemaz kaut ko tādu, vieglāku. Redzīt, tas traļi vaļi uz jahtas nav vispār pieļaujams. Nav, es esmu bijis uz jahtas, kur ir traļi vaļi. Bet tu nekad neesi iedomājies, kurš ir tas, kurš rūpējās par to drošību, jo tur ir tāda maza sīkuma, sākot, kur tu vari apdauzīt pirkstus, kā jau noteikti droši redzējāt, ja, kad viena sāņus kustība un neuzmanība un var pazaudēt galvu. Es jau priecājos, ka es esmu tiešām dzīva, jo patiesību sakot, jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, jo ar jūru jau nevar spēlēties un vēl jau vairāk uz, tāda gabarīta, laivas un tas nav nemaz tik vienkārši. No malas tas viss izskatās. Citamaz arī no malas tas neizskatījās tik vienkārši. Es nezinu, vai es, piemēram, lēktu tādā ūdenī un peldētu tur pēc laivas, vienkārši varone. Tas nopietni, tas no sirds. Es tiešām izbrīnījos. Mēs arī nebijām gaidījuši, bet tajā brīdī jau tas, ko es teicu, tu vienkārši nedomā, tu dari, jo tu saproti, ka tūlīt laiviņa aizpeldēs atklātā jūrā un tā būs jāpeld kilometri. Ap citu man prieks Mariku Ģederti redzēt smaidīgu. Man šķiet, viņi ir arī nevis atmodusies, bet atpūtusies, un tagad tās baumas par to Go Blonde. Kas tur īsti būs vai nebūs? Būs. Mēs jau nevaram tā arī spēlēties varbūt ar tiem mūsu pašu turistiem un skaidrs, ka mēs zinājām to, ka mēs arī turpināsim. Vienkārši tajā brīdī ir tā, ka man liekas, pasaules rekords ir sasniegts, pa lielam ceļš uz Latviju ir parādīts, ka varētu arī pielikt tam visam punktu, bet tomēr saprotam to, ka tas jāturpina un esam bišķiņi. Mums bija diezgan pamatīgs arī prāta vētras, kur to darīt, kā to darīt labāk. Un, es domāju, ka mēs esam atrisinājuši arī daudz maz piemērotu risinājumu un gatavosimies nākamam. Tāpēc es tagad gribu nomierināt visus tos internetu komentētājus, kuri pēc šīs ziņas, kad iespējams nebūs Go Blonde, tur sākās tādas peripētīs uz tiem, kur rakstīja, ka nevajag, tā ka īstenībā, varbūt arī vajadzēja tā pateikt, kad varbūt nebūs, būs tauta uzreiz tā nostājās jūsu pusē, mēs arī. Nē, es zinu, kā ir grūti jau tiem cilvēkiem, kas vispār kaut ko dara. Pa lielam vienalga, vai organizē sportiskas aktivitātes, vai organizē labdarības pasākums. Nekad jau visiem neizpatiks. Un nevajag. Tieši tā, un nevajag. Un mēs mēģinām, kā saka, mēs to vienmēr saucam izvilkt visus fineses, kas dara mums, kas varētu būt piemērots, arī gan Latvijas iedzīvotājiem, gan arī tāpat tiem turistiem. Un es ceru, ka ar katru gadu vien būs arī labāk un labāk, un tie čīkstētāji būs arī mazāk un mazāk.